kādi ierosinājumi? Tā, pašlaik viens ir stiprināt. Es domāju, ka tas arī klāt, jā, apstiprināt. Tātad ierosinājums ir apstiprināt ziņojumus. Viņi izskatēja vairākās daļās, bet kopumā tātad viens liels ziņojums. Tātad, kas ir par to, lai šo ziņojumu apstiprinātu? Paldies, zaļš viengaracī. Varbūt kāds ir pret? Viens. Paldies. Un atturās? Neviens neatturās, visi ir aktīvi. Paldies. Tātad es jums apsveicu. Aizmugurē sēdēt. Vienmēr sakoties, varbūt paldies par to, jā, varbūt, ka mēs tā drusciņi, varbūt nekoncentrēti, bet es vēlreiz gribu teikt, ka tas darba apjoms bija ārkārtīgi milzīgs. Man ir žēl, ka mēs daudz ko nevarējām vēl pateikt skaidru, precizēt, bet jebkurš biedrs ar jebkuru jautājumu, jebkuru nākt var uz baldes sēdi un nākt par jebkuru jautājumu nākt. Un galvenais jau, mīļie draugi, ir biedrības tā funkcija, tā biedrošanās funkcija. Tā ir viena lieta, bet galvenais ir savstarpēji uzticēšanās un laba atmosfēra. Mēs taču nenākam te strādāt, mēs nākam domāt, un lai mums visiem labi būtu. Līdz ar to ir svarīgi tā kopēja atmosfēra. Jā, viņi var izpausties dažādās formās, bet galvenais ir tas komforts. Mēs jau nenākam te uz kādu. Es atceros, ka iepriekšējos gadus arī bija kaut kā tāds sasprindzinājums liekas. Nē, vajag. Un tur jau tā lieta, kā to panākt, visi liekam galvas kopā. Mēģināsim darīt, lai tā latviešu biedrība tiešām kā tāda parauga institūcija visiem būtu. Un tas ir tas mūsu mērķis. Paldies. Tā, vēl daži ziņojumi. Tātad, pirmkārt, starpbrīdīs Zelta zālē ir darbojas kafēnīca un ir fotokluba Rīga izstāde par pagājušā gada lielkoncerta Meža parkā notikumiem ar ļoti skaistām fotogrāfijām. Bez tam tātad var iegādāties sarīkojumu biļetes par vienu latu un piedalīties ļoti daudzu un dažādu 15 dažādu mantu izsolē. Pēc tam var dabūt arī ielūgumus uz Kalpaka balli, kura notiks 3. martā. Par šo Kalpaka balli bija doma, ka varbūt Oskara Kalpaka piemiņas fonda pārstāvis Mārtiņš Tirāns pāris vārdus teiks. Kas tā par Kalpaka balli? Ja Stirankungs? Nav. Būs? Tā. Un... Jā, es aicinātu arī jūs apmeklēt 23. februārī 19. mūsu Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē koncertu latviešu komponistu kantātes. Tur skanēs Aldoņa Kalniņa, Valta Pūcis un Erika Ešenvalda Ziemassvētku kantātes. Šīs kantātes ir Ņujorkas latviešu kora pasūtījumi mūsu komponistiem, un viss šīs kantātes Rīgā izskanēs pirmo reizi. Piedalās Ņujorkas latviešu kora pārstāvji, piedalās tātad Andreja Jansona un Lauras Padeks vadībā, piedalās Rīgas jauniešu koras balsis Imanta Inta Tetorovska vadībā un mūsu aktīvais Rīgas Latviešu biedrības kamerkoras Austrums arī Šķerpast vadībā un Latvijas Nacionālās operas kamerorķestris un šī koncerta mākslinieckais vadītājs ir Andrejs Jansons. Biļetes ir iegādājums šobrīd par 3 latiem un 1 latu studentiem, skolēniem, pensionāriem, par 3 latiem pārējiem interesantiem, un biļetes tur būs pie Agnes virzienā uz Zelta zāli. Paldies! Tātad būs pārtraukums. Es domāju, ka pārtraukuma beigas mēs nemainīsim, ja varbūt kāds ir izgājis ātrāk ārā un grib atgriezties. Tātad 13. mēs turpinam, un pats pēdējais paziņojums - labu apetīti! Jā, bet vēl viens paziņojums man tātad, ejot lūdzu atceraties par tiem 2 biļetēm vēl iegādājoties, lūdzu par tiem materiāliem, tās biļetes lūdzu. Atceraties, viss maksā naudu, ko var darīt, Paldies jums un labu apetīti un sirsnīgas sarunas starpbrīdī.